Labdien, dārgā draudze! Es vēlos liecināt par Dievu slavu savā dzīvē. Es esmu daļa no jums gandrīz 2 gadus, taču kristiete es esmu jau 23 gadus. Atnākot uz Rīgas Bolderājas draudzi, es atnācu ar diezgan lielu bagāžu. Un tā ir, man bija nedziedināta dvēsele. Dievs manā dzīvē bija darījis daudz brīnumus. Kad es satiku Jēzu, tad es biju savas dzīves viszemākajā punktā. Viņš izvilka mani no milzīgas bedres, taču man bija šī nedziedinātā dvēsele, un es to pat pati neapzinājos. Kad es pirmo reizi atbraucu uz Bolderājas draudzi, kopā ar savu draudzeni Ilonu, mācītāja Ilonai teica: "Kādu skaistu sievieti jūs esat atvedusi pie mums?" Un es sarāvos. Viņa to teica par mani? Es un skaista? Es nebūtu nedomāju, ka es esmu skaista. Man bija tā, ka es skatījos spogulī un es negribēju skatīties uz savu atspulgu. Man riebās tas, ko es tur redzēju. Es uzskatīju, ka es esmu neglīta. Man bija ļoti zems pašvērtējums. Es nemīlēju pati sevi. Un, lai arī es Bībelē lasīju, ka Dievs man ir brīnišķīgi radījis, ka Dievs mani mīl, es nespēju tam noticēt līdz galam. Es zināju, ka tas ir teorijā, bet praksē es to neticēju, jo man likās, ka es neesmu Dieva mīlestības cienīga. Es dzīvē biju piedzīvojusi man bija dažādas traumas, es biju piedzīvojusi nežēlīgas vardarbības, cilvēki bija man tik daudz nodarījuši pāri, ka es biju sagrauta. Pasaulē ir tāds teiciens, ka laiks dziedē visas brūces, taču tā tas nebija. Laiks gāja uz priekšu, bet šīs brūces netika dziedināts. Ik pa laikam šī dvēseles sāpes atkal uznāca, vecās rētas asiņoja. Un tad man bija tāda kā depresija, ka es negribēju nevienu redzēt. Es mājās raudāju. Es saņēmos, man bija jādzīvo dēļ bērniem. Es no rīta saņēmos, uzliku masku un gāju tālāk savās dienas gaitās. Bet šīs dvēseles sāpes nekur nepazuda. Un es nezināju, kā ar to tikt galā. Meklēju aizmiršanos, es smuku no realitātes. Es skatījos dažādus seriālus, lai man nebūtu jādomā, lai man nebūtu jājūt šīs dvēseles sāpes. Es ēdu saldumus ļoti daudz, taču nekas nelīdzēja. Kādus 4 vai 5 gadus atpakaļ es sapratu, ka man ir vajadzīga dvēseles dziedināšana. Tad es domāju, bet kur man saņemt šo dvēseles dziedināšanu? Un tā es dzīvoju līdz tam laikam, ik pa laikam iekrīstam šajā depresīvajā stāvoklī ar šīm sāpēm, līdz tam laikam, kamēr es nonācu Bolderājas draudzē. Sāku braukt līdzi Ilonai uz Rīgu katru sestdienu, taču tad šīs dvēseles sāpes sāk vēl vairāk pastiprināties, jo tur sludināja īsto dzīvo Dievu vārdu, tur bija garīgie vadītāji. Es sevi spiedu braukt uz Rīgu. Man dvēsele bļāva, ka viņi negrib, ka viņi grib būt mājās, ka viņi grib gulēt zem segas un raudāt. Es vienu reizi, kad uz jautājumu, kad dēls man jautāja, kas ar mani notiek, es neticēju savām ausīm, ko es pasaku. Es pateicu, es vienkārši gribu nomirt. Bet es gribēju dzīvot. Taču es vienkārši nespēju izturēt šīs dvēseles sāpes. Martā, man šķiet, es sapratu, ka es tā turpināt vairs nedrīkstu. Es pieņēmu lēmumu, ka man ir jāpierakstās uz tikšanos ar mācītāju Arturu. Es nevarēju tik ilgi arī saņemties tādēļ, ka es neusticējos nevienam cilvēkam. Bet es sapratu, ka bez palīdzības es netikšu galā. Mācītājs Arturs mani sagaidīja, kad es braucu uz Rīgu. Es braucu ar autobusu, tās bija apmēram 3 stundas, un man bija ļoti slikti. Man bija ļoti slikti, es autobusā raudāju. Man likās, ka man ar nažiem griež iekšā dvēseli pušu, un man asaras tecēja, un es nespēju tās valdīt. Man iekšā kaut kur skanēja, vai tev to vispār vajag, varbūt brauc mājās. Kad es jau biju aizbraukusi uz Iļļu ciemu, mācītājs Arturs nedaudz kavējās, un es staigāju pa ielu un lūdzos.
Un Velns man teica, tu redzi, par tevi visi ir aizmirsuši, tu nevienam neesi vajadzīga. Tev ir jābrauc mājās. Bet es viņam nenoticēju, jo es domāju, ja man tagad ir jāizbrauc mājās ar visām šīm sāpēm, es vairs nespēju tā tālāk dzīvot. Es vēlos dzīvot, es vēlos kalpot cilvēkiem, es vēlos cilvēkus mīlēt, es vēlos veidot attiecības ar cilvēkiem. Mācītājs Arturs atbrauca, un tad, kad mācītājs Arturs mani sagaidīja, viņš man teica, jūs esat varone, jūs esat atbraucis no Ventspils, un jūs šodien saņemsiet to, ko jūs no Dieva sagaidāt. Pie mācītāja Artura kabinetā bija apmēram 2 stundas. Man bija sastādīts saraksts ar lietām, par kurām lūgt. Mācītājs Arturs man uzdeva jautājumus, mēs runājāmies, un pēc tam viņš par mani lūdza. Tad, kad es jau braucu mājās, es jutos kaut kā savādāk. Un es uzliku slavēšanas mūziku austiņās, un tad es sāku domāt, bet kas ir mainījies? Es jūtos kaut kā savādāk. Un tad es sapratu, tas dvēseles sāpes ir projām. Kā mācītājs Arturs teica, jūs šodien saņemsiet, ko jūs gaidāt. Un kopš tā brīža ir pagājuši 6 mēneši. Man Dievs ir iedevis to pārdabisko mieru, par ko viņš runā savā vārdā. Ka es nezināju, kāds tas ir, bet tagad tas ir. Man ir prieks. Es nezināju, ka tā var dzīvot. Man patīk cilvēki. Tad, kad es sāku braukt uz Rīgu, tad vienmēr cilvēki gribēja apskauties, un es knapi turējos. Es ļāvu, lai viņi to dara, bet man tas tik šausmīgi nepatika. Tagad es esmu priecīga satikt. Es ilgojos aizbraukt uz Rīgu. Jūs visi esat kļuvuši tik mīļi. Es gribu ar jums apskauties. Es negaidu, kad nāks man klāt, es pati eju klāt. Un es mācos veidot attiecības, es mācos mīlēt cilvēkus. Un mana vislielākā pateicība ir Dievam par to, ka viņš atsūtīja uz Latviju mācītāju Arturu, kurš ir īstenis Dieva kalps, patiesas garīgais vadītājs, cilvēks, kurš dara Dieva darbus uz šīs zemes.